Esmu māsa Zinaida, Marijas Leģiona Latvijas komīcija prezidente. Vadu šobrīd Marijas Leģionas 4 kūrijas Latvijā. Strādāju no 1996. gada. Nāku no Varakļānu draudzes. Pirmsākumi man bija savā draudzē Marijas Leģionā, kad mums atbrauca māsas no Svētā Franciska baznīcas un paaicināja darboties Leģionā. Paaicināja mani draudzes dekāns. Esmu visu mūžu bijusi Dievmātes godinātāja, un man ļoti mīļa Dievmāte, līdz ar to es neatteicu. Pirmie soļi bija ļoti grūti, protams, nepratām strādāt, nezinājām, ko jādara, bet pamazām laiks rādīja, Dievmāte mācīja un darbojāmies. Tad atbrauca pārstāvji no Īrijas konsīlija un sakarā to, ka 4 diecēzes Latvijā lika dibināt katrā diecēzē Marijas Leģiona kūriju. Tēvs Smelters nozīmēja mani uz Rēzeknes kūriju, un tur arī bīskaps Bulis apstiprināja. Rēzeknes kūriju vadīju 6 gadus. Rēzeknes kūrijā ir 10 Marijas Leģioni. Darbojamies draudzēs, tur ir vairāk pamatā lauku draudzes. Aicinām cilvēkus uz dievkalpojumiem, strādājam ar nelabvēlīgām ģimenēm. Ir dažas māsas pat sagatavo bērnus uz pirmo svēto komuniju, ir bijušas kristības, laulības ar Marijas Leģiona palīdzību. Pēc 6 gadiem mums ir jānomainās. Pēc 3 gadiem jāmainās, bet uz otru termiņu var ievēlēt, bet pēc 6 gadiem tad ir jāmaina jaunas prezidijas. Lūk, un šādā sakarībā šeit māsai Silvijai iztecēja 6 gadu termiņš. Un tad mani paaicināja uz Rīgu un ievēlēja šeit par komīciju prezidenti. Pašlaik 3. gadu strādāju šeit, vadu Latvijas Marijas Leģionus. Latvijā darbojas 30 Marijas Leģioni, 10 ir Rēzeknes Aglonas diecēzē, 12 Rīgas diecēzē, 4 ir Jelgavas diecēzē, un diemžēl pašlaik tikai 2 darbojas Liepājas diecēzē. Darbs Rīgā te ir plašs un ļoti vēlams, ja būtu cilvēki, kas labprāt gribētu veltīt sevi Dievmātei, kas gribētu strādāt, darboties, jo tas darbs pateicīgs nav, bet ir gandarījums, ja mēs kaut vienu dvēselīti dabūjam pēc garākiem pārrunām, pēc garāka laika perioda, pie grēksūdzes, pie komunijas, pie sakramentu pieņemšanas. Rīgas leģionāri darbojas pa slimnīcām, pa patversmēm, iet ielās, uzrunāt cilvēkus, pansionātos. Tas arī ir pamata darbs. Cilvēks, kas slimnīcā atrodas ilgāku laiku un ir uz tādas pārdomu, uz slimības laikā, viņš daudz ko pārdomā un daudz ko viņš arī saprot dzīvē. Un tad ir tādu cilvēku jāmēģina runāt, jāmēģina viņu griezt pie Dieva, jo, kad cilvēks saprot, ka viņam būs jāaiziet no šīs pasaules dažam labam, tad viņš arī sāk padomāt. Protams, leģionā ļoti daudz mums palīdz garīgie vadītāji, jo mēs katrā leģionā darbojamies garīgā vadītāja priestera vadībā. Un savukārt kūrijās mēs darbojamies bīskapa vadībā. Un šodien mums ir solījuma atjaunošanas diena. Rēzekne ir atjaunojusi solījumu, viņa atjaunoja maija sākumā, tur atjaunoja 42 leģionāri. Jelgavas kūrijā arī tika atjaunoti solījumi, un Liepājas kūrijā arī tika atjaunoti solījumi. Un šodien ir tā diena, kad mēs atjaunojam šeit Rīgā savus solījumus Dievmātei. Atjaunojam solījumus uz 1 gadu kalpot. Lūdzamies rožu kroni, kalpojam draudzes vajadzībās, kalpojam visās tais vajadzībās un tajos pildām tos pienākumus, ko mums uzdod draudzes prāvests. Tāda arī pamatā ir mūsu kalpošana. Braucam svētceļojumos, papildinām savas zināšanas rekolekcijās, uzpildāmies, kā saka, reizi gadā mums ir kopīgas rekolekcijas nedēļas garumā Dzintaros, ko vada priesteri. Tur arī notiek adorācijas, pārdomas, lūkšanas un sevis tāda uzpildīšana.
jālūdz Dievmāmiņas svētību, Dievmāmiņas palīdzību šī darbā mums, jo mums tiešām ir viņa vienīgā, kas mūs vienmēr vada, ir vadījusi un mūs saprot un mums palīdz.